Rēzeknes pašvaldība pēdējo gadu laikā realizēja vairākus lielus projektus, kas bija saistīti tieši ar pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanu un satiksmes drošības uzlabošanu. Protams, labākais un tāds vērienīgākais projekts ir saistīts ar stacijas ielas rotācijas apļu izbūvi, kur ir izbūvēts turboaplis. Vēl viens liels projekts, kas bija realizēts tieši šajā gadā, bija saistīts ar Rīgas ielas pārbūvi, kas arī ir tādi vārti Rēzeknes pilsētā, un tiešām vairākus gadus šī iela prasījās pēc rekonstrukcijas. Un šogad mums izdevās, pateicoties Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējumu, realizēt arī šo projektu. Doto brīdi vairāki ielu projekti ir palaisti tieši projektēšanā, un lielākie no tiem ir satiksmes pārvada rekonstrukcija pāri dzelzceļam, kas tiešām ļoti svarīgs pilsētniekiem, gan autobraucējiem, gan gājējiem. Un paralēli šim projektam mēs plānojam arī sadarbībā ar Latvijas dzelzceļš izbūvēt arī gājēju pāreju, kas nodrošinās arī gājēju plūsmu, savienojot stacijas ielu jaunizbūvēto ar komunālo ielu, kas ir pilsētas ziemeļu mikrorajonā. Pašvaldībā piedalās arī starptautiskā projektā Promoter, kas ir vērsts uz, tieši mūsu aktivitātes ir vērstas uz pilsētas vēlo infrastruktūras attīstību. Rēzeknē man patīk, ka ir sakārtotas gan braucamās daļas, gan ietves. Sevišķi šobrīd ir tas mainījies, ir gājēju celiņi. Ceļu drošību jomā, protams, notiek izmaiņas, jo ir uzstādīti luksofori, ja teiksim, kāds salūst, tas operatīvi tiek pielabots.